Bum, šakalakā. Bum, šakalakā. Tagad es būšu viena no tām tamplieru meitenēm, kas sēž uz gultas un fonā ir skaista gulta. Bet man šodien bija bišķi liels slinkums, lai sakārtot savu gultu šim video. Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šīs dienas video būs workout video, teiksim tā healthy lifestyle video. Pēc, ka ticiet vai nē, bet tūlīt pa to logu ārā nebūs ne sniegs, ne saules, ne augsts, bet būs pavasaris. Labi, pavasaris. Varbūt arī nebūs tik silts, bet vienalga pēc tam seko vasara, kur jums vajag smuku body, kur jums vajag izskatīties ļoti skaisti savā teltkostīmā un vienkārši būt helsīgākai. Ja kas, es izveidoju periskopu, July Follower Channel. Es pierakstīšu arī apakšā, arī savu Instagramu un Snapchatu, un visu, ko jums vajag redzēt, būs apakšā. Jā, īsti neko es nevarētu teikt, tāpēc uz priekšu. Pirmais, kas jums ir jāizdara, jums ir jāuztaisa DIY abs. Un es jums parādīšu, kā to var izdarīt. Protams, jūs varat iet online un noskatīties kaut kādus tur abu challenges vai kaut kas tam līdzīgs, bet kam ir laiks? Tāpēc vienīgais, kas jums ir vajadzīgs, ir vai nu ādas krāsas krekls, vai ādas krāsas papīrs, vai jebkas ādas krāsas, audums, kaut kas ādas krāsas. Un arī kaut kādu marķieri vai kaut ko, ar ko varētu uzzīmēt virsū. Šis ir perfekts tonis manai ādai, kā jau jūs varat redzēt. Jā, vienāds tonis. Bet, tas ir mans tonis, es jau nezinu, kāds jums. Tāpēc, kas jums ir jāizdara? Ir vienkārši jūs paņemat un uzzīmējat savas abas. Pieņemsim, es vēlos 10 paku. Man bišķi sanāca vairāk par 10, bet, nekas. Tad jūs paņemat un izšķērējat ārā savu abu. Tagad tikai jums ir jāpielīmē savas abas pie jūsu vēdera. Tagad jūs būsiet ļoti confident par savu body. Nākamais, kas tev ir jādara, ir jākļūst helsīgākai. Un jūs to varat izdarīt ar diētu. Jūs diētai jāizskatās šādi. No rīta pārslas ar pienu. Pusdienās ūdens ar maziem maizes graudiņiem un vakariņās gurķa šķēle. Ja jums ļoti patīk ēst cukuru, tad vienkārši ēdiet cukuru ar dakšu. Tādā veidā jūs ļoti maz cukuru dabūsiet ēst. Nākamais veids, kā jūs varētu kļūt helsīgāka, ir paņemt visu savu ēdienu un vienkārši ielikt viņu tādā atvilknē un aizlīmēt šo atvilkni ciet. Un tad, kad jūs sagribēsieties ēst, jūs iesiet pie konteineru, kur ir ēdienas, bet viņš būs aizlīmēts ciet, un tad jums iespējams sāksies depresija, jūs nevarēsiet neko padarīt, jo jums gribēsies ēst, bet vismaz jūs būsiet helsīgāka. Jums gan jau, ka vajadzētu skriet, vai ne? Tāpēc šis ir paņēmiens, kā jūs varētu ātrāk un labāk skriet. Viss, kas jums būs vajadzīgs, ir kaut kāds ēdiens, kas jums ļoti garšo. Man pieņemsim ļoti garšo sviests. Un vienkārši uzliekiet šo sviestu, uzmetiet, teiksim tā, jo jūs taču negribat skriet tik tālu. Bet vienkārši es pieņemsim iemetu gultā. Un tagad aiziet pēc iespējas tālāk un skrienat pie tā garšīgā sviesta. Nākamais, kas jums ir jādara, ir jāvelk drēbes, kas jums ir pamaz, lai jūs izskatītos skaistāk. Paldies, ka noskatījāt šo video, neaizmirsim nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā!